1956. gada 3. novembrī ceļu pie saviem lasītājiem uzsāka tagadējās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes laikraksta Plēsums 1. numurs, kurā atbilstoši tā laika ideoloģijai tika nosprausti gan jauni uzdevumi, gan iebirusi arī kāda kritikas drupata. Šodien apdzeltējušās lapas kļuvušas par vēstures liecību. Vairāk nekā pusgadsimta laikā mainījušies nevien korespondenti un redaktori, bet arī izdevuma formāts. Mēs esam iekarojuši jau tādu paliekošu lomu, atzīti par labāko izdevumu, kas ir kā augstskolu preses labākais izdevums. Ja, un līdz ar to mēs arvien mainamies, tā kā jau teica, ar dzejnieku vārdiem, ja, pastāvēs tas, kas mainīsies. Redaktori, kas Plēsumā strādājusi pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, atceras gan laikus, kad teksts tika drukāts ar rakstām mašīnu, gan pirmo tikšanos ar datoru. Pie diezgan nelegāli tikām pie datoru, pie tāda cilvēka Andris Žukovskis, kuram vienīgiem Jelgavā tolaik bija dators. Macintosh, jā, pirmais. Šodien tehnoloģijas jau pat mazliet sāk izspiest drukāto vārdu, un jauniešu domas par avīzes formātu ir dažādas. Vairāk lasu internetā, jā. Informācija tieši LLU mājaslapā, dažādas aktualitātes. Principā, kā ir iespēja iegūt šo žurnālu vai avīzi, tā arī izlasu. Galveno, kas interesē, varbūt ne visus rakstus, bet, principā tie, kas interesē, tos noteikti izlasu. Pašreizējā redaktori, kur šajā amatā ir jau 15. gadu, atzīst, ka nekad nav bijis jādomā, kā aizpildīt lapus, bet gan kā atsijāt svarīgāko. Grūtākais, manuprāt, ir izdarīt tā, lai pašam būtu gandarījums par to, ka tā informācija ir tā apstrādāta, lai cilvēks netērētu, lai mūsdienu laikmetā, kad tehnoloģijas ir tik traki daudz un informācijas ir tik traki daudz, cilvēks netērētu laiku, kaut ko tur lasot, teiksim, liekvārdības vai vēl kaut kādus tur tādus nevajadzīgas lietas, bet lai viņš uzreiz paskatās un viņš redz, par ko tur ir. Atzīmējot laikraksta 55. gadskārtu, atklāta arī izstāde, kas būs apskatām līdz 21. novembrim. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.